nepielūdzams augstums. Zeme ir sasalusi. Šķiet pat, ka dzīve ir apstājusies. Tik vien kā mūsu neatlaidīgās dvēseles cīnās un ar katru elpas vilcienu spītai dabai. Jau pavisam drīz ik viens no mums aizturēs elpu un jutīs līdzi mūsu sportistiem Soču olimpiskajās spēlēs. Gluži kā mūsu senči, arī mēs stāvēsim plecu pie pleca, sažmiegsim dūres un cerēsim, ka tieši mūsējie izcīnīs uzvaru, ka tieši mūsējie varēs ar asarām acīs raudzīties debesīs un pateikties Dievam par iespēju veidot vēsturi, veidot to, kas kļūs par pamatu mūsu visu rītdienai. Patiesībā jau arī tava ikdiena ir kā olimpiskās spēles. Ik viens no mums katru dienu cīnās par medaļām. Taču katram šī medaļa ir kaut kas pilnīgi cits. Kādam zelta medaļa ir mīļotā apskāviens, kādam smiekli un asaras. Nav svarīgi, vai mūsējie pārvedīs mājās 2, 3 vai 8 zelta medaļas. Svarīgi, ka mēs visi esam gatavi cīnīties viens par otra uzvaru. Svarīgi apzināties, ka ir nevis es vai tu, bet mēs. Un tajā brīdī mēs kā valsts jau esam uzvarējuši. Improvizācijas šova Spiediens aktieri un komanda turēs īkšķus par Latvijas sportistiem Soču olimpiskajās spēlēs un par tevi katru dienu.